nu čau! Man pirms pāris dienām atnāca paciņa. Un šodien viņu beidzot varu likt lietā. Tas ir no Tatei. Aktuāli meitenē. Un es beidzot saņēmos pamēģināt tie šortiņi. Es reāli jau kaut kādus 5 gadus tā kā ir kaut kāda tirdziņa zina. Tad internetā visu laiku man klejo kaut kādas reklāmas, kā jau tas parasti tiek mūsdienās. Un es nevaru visu laiku saņemties, man viņa tā kā kaut kāda nepārliecība visu laiku. Man liekas, neņems iemācīšu skapienu, es nekad neizmantošu, bet es beidzot saņēmos. Un vēlkam virsū. Ok, nē, nu, es teiktu, ka so far so good. Redzēs jau pēc pāris stundām šeit ir interesanti. Viņš tik skaļš šajā vietā. Nevajag jau kasīt to dibānu, vai ne? Višķiņ sajūta tā kā tādos velo šortos. To pamperi aizmugurē. Bet, nu, vienmēr sakot, ir ok, man liekas. Tā ir laba alternatīva. Lai redzēs, ko es teikšu pēc pāris stundām. Tā viņš nespiež vēderiņu, lai forši piegalžās un var staigāt, man liekas, tā. Nu, šitā. Kas man likās tā kā arī, ka varētu būt jocīgi, kad es nevarētu viņu šitās uzvilkt zem, nezinu, džīnsiem, svārkiem, something. Tu man viņas īstenībā vairs es pat tā nedomāju. Tā kā, nu jā, viņas ir bišķiņ lielākas nekā parasti sopens, ko es parasti valku. Bet why not? Viņas tā kā nejūtās tā, ka tur būtu kaut kas milzīgs uzvilkts. Šoti kā šoti. Vēl piks ar kājās, ja gribi. Tikko paēdu, tikko saulīt. Oh my god! Reāli kaut kāds 3-4 stundas, man liekas, pagājušas kopš es uzvilku savus jaunos šortiņus un es gribētu teikt, ka ir ok. Tā kā nedaudz nepierast sajūta. Nedaudz. Bet tas tikai tāpēc, ka es nevelkāju paketes nekad. Un šis ir aptuveni līdzīgi kā vēl kāds pakets, tikai neuztrauksies, ka būs tur kaut kādi errori. Es nezinu, es varu tā kā diezgan brīvi kustēties, kas man priecē. Dievs, cik man ir foršas mēlenes izaugušās. Es esmu patīkami pārsteigts. Man likās, ka es novilkšu jau pēc pirmās pusstundas, jo man liksies, ka nu tā kā viss slapš un tāds nepatīkams, bet vispār nav. Oh, ka Dievs, es pavadīšu pie šiem krūmiem tagad reāli kādu laiciņu. Viena no mīļākajām vasaras lietām ir gulēt zālītē. Vienkārši neko darīt. Īstenībā, kāpēc es arī tik ilgi vilcinājos tā ar šo biksīšu pamēģināšanu? Jo man likās, ka gan jau ka nebūs higieniski un ka būs droši vien ļoti grūti kopjams, bet īstenībā, ka man pielikt klāt tā kā kārtīgi par lietošanu. Pirmām kārtām jau varu lietot tik ilgi, cik vēlos un cik man ir ērti pašai. Which is amazing. Tā kā nav reiz 4 stundās tev jāiet un jāpārvalk kaut kas outfits, jā, nu, vai tā kā var staigāt visu dienu un tā kā pilnībā neuztrauksies par to, vai tur būs kaut kas vai nē. Un var mazgāt reāli 40 grādos ar visām pārējām drēbēm. Nav viņas vai ar roku jāmazgā īpaši vai kaut kādā režīmā, veļas mašīnā, vienkārši ieliec ar pārējām drēbēm un that's it. Jā, vispār ir jau vakars un es neesmu tā kā novakusījums un es nejūtos, kad staigāt, nezinu, ar kaut kādu pamperi. Reāli vairs nav tāda sajūta. Sākumā varbūt uzvilkot, tā kā jūti, nu, ka kaut kas savādāks ir viņās. Loģiski. Viņām ir jābūt savādākām, lai viņas funkcionētu. Ko neilgu laiku jau vairs nejūt, un to liekas everything's totally normal. Vēders tiešām jūtās vieglāk. Man parasti ar to ir problēma, man sāk sāpēt vēders un tā, un ir tāda smaguma sajūta. Un arī tas, ka vienmēr jādomā, labi, es tagad esmu mājās, un nav problēma aiziet uz to, cik reizes man vajag, bet ir dienas, kad es nezinu, seju pārgājienos vai visu dienu kaut kāda darbīgā darba diena, skrien riņķī apkārt, un nav vienkārši toalets, kur ieiet. Un jā, man liekas, vajag forši.